Labdien! Mani sauc Raivis Bičevskis. Es esmu Latvijas Universitātes tenora profesors un šī brīdī arī filozofijas un ētikas nodaļas vadītājs. Labrīt! Mani sauc Andris Levāns. Esmu Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes vēstures un arheoloģijas nodaļas profesors. Jā, šodien mums ir tēma, kura visciešākā veidā saistīta ar cilvēka dzīves gan jau galvenajām norisēm un cilvēka būšanas arī varētu teikt, es pat gribētu teikt arī noslēpumu, jo mums labi pazīstami gan pagātnes, gan mūsdienu domātāji ir daudz runājuši par atmiņām un atmiņas un piemiņas nozīmi ne tikai individuālā cilvēka dzīvē, bet arī vesela sabiedrība un kultūra pastāvēšanā. Jā, un šai tēmai galu galā ir veltīta arī izstāde, kuras ietvarā un par godu kurai mēs šodien esam satikušies. Un domājot par sākumu mūsu sarunai, kā aizsākt šo meditāciju un refleksiju par atmiņām un piemiņu, mēs uz brīdi pārdomājam to, kā varētu, vai nevarbūt sākt ar kādu... Kas varētu būt pirmais teikums? Jā, pirmais teikums, vai ne? Un daudzu citu iespējamo teikumu vidū ienāca prātā arī Gētes izteikums par to, ka viņš nevar iedomāties dzīvi, cieņpilnu, jēgpilnu dzīvi, kurā nepastāvētu atmiņas vismaz par 3000 gadu senu pagātni. Bet tad mēs apstājāmies pie 20. gadsimta viena domātāja, franču domātāja Paula Rikēra, un viņa vārdiem par to, ka tas paradoxālais cilvēka attiecībās ar pagātni ir tas, ka cilvēks vēlās un pūlās saglabāt pagātni gan sevis pārdzīvoto, gan piemiņu par saviem tuviniekiem. Vēlas saglabāt šo piemiņu tādā ļoti dzīvestīgā, dzīves tādā pilnā nozīmē, pilna pārdzīvojuma nozīme, un tajā pat laikā tas nav iespējams. Tur ir zināma pretruna. Jā. Jo redz, tas viss izklausās ļoti skaisti. Gan tas, ko ir teicis Gēte vai Pols Rikērs, vai tikpat labi varētu teikt, ka arī viduslaika vēsturniekiem, kuri ir ļoti daudz domājuši tieši par tiem gan piemiņas, gan atmiņas fenomeniem viduslaikos. Un arī patiesībā, ja mēs paskatāmies uz tām piemiņas medaļām, kuras mēs šeit Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja izstādes ekspozīcijā redzam, tad arī šīs ir, tādas varētu teikt, šīs domāšanas vai kultūras reprezentācijas, respektīvi kaut kas tāds, ko mēs vēlamies parādīt un atgādināt citiem, ka mūs nodarbina tas, ko mēs atceramies par kādu, ka mums ir svarīga atcerēšanās, ka mums ir svarīgi mūsu mirušie, un arī pat laikā, kā Otto Gerhards Eksle, lai Dievs mielo viņa dvēseli, viņš ir miris, bet viņš pateica ļoti viedus vārdus, protams, lielā mērā arī balstoties gan uz Gēti, gan uz Polu Rikēru un citiem, ka atmiņas un piemiņa iedibina kopienas identitāti. Un acīm redzot, mēs jau arī runājam vienlaikus par tām identitātēm, kuras mums ir svarīgas, piemēram, Rīgas intelektuāļu identitāti, kur ir vienkārši caur to, ko viņi darīja, teiksim, viņi mēģināja saprast un izzināt to 3000 gadu seno pagātni, kā viņus aicināja Gēte, viņa laika biedrs. Ja mēs nonākam šeit Haberlanda projektētajā zālē, tad mēs varētu teikt, aci pret aci gan ar Gētes kungu, gan ar Haberlandu, gan ar Bērensu, gan ar tiem laikbiedriem, kurus mēs atceramies. Tad Antons Buholts, kurš pēc tam vēlāk gāja pa šo meklētāju un zinātkāro cilvēku pēdām. Un tomēr tās ir tādas mūsu ideālās pasaules, kuras mēs ceļam un būvējam. Un tad pat laikā, iedomājies,
Un ir šī piemiņas medaļa. Antona Buholca piemiņai izkalta. Un labi jau, ka tā nonāk muzejā, jo iedomājies pretējā gadījumā, ka šāda piemiņas medaļa tas jau ir mazs priekšmets. It kā lielu ideju un cēlu nodomu vārdā, lai saglabātu piemiņu par mirušo, tāpēc, ka viņu vārdi un darbi ir bijuši acīm redzot tik nozīmīgi viņu laika biedriem, arī tiem, kas paliek, ka ir kaut kādā veidā tas jānotur, jāsaglabā. Sevis dēļ, tās pašas identitātes dēļ, kur mēs nepārtraukti pārbūvējam kā celtnieki, vai ne, kur tas nams ir jāpārveido, lai mēs viņā justos ērti. Un tad pat laikā šis mazais priekšstats var tik viegli pazust. Un tad ir tas jautājums par to, cik lieli un cēli ir mūsu nodevumi, cik daudz mēs esam vārdos gatavi investēt, bet beigās paliek tik maz. Viens mazs necils priekšmets, pat ne plaukstas lielumā, un tas var tik viegli pazust dzīves ikdienišķībā, sīkumos, tajos visādos priekšmetos, kurus mēs vācam ap sevi. Un tad lūk, kā tad ir ar to piemiņu, cēli vārdi, un beigās mēs tik viegli varam pazaudēt to, kādēļ mēs izdomājam šos gudros teikumus un radām šos mazos priekšmetus. Kā tu domā, vai tur ir vai nav tas pretrunīgums? Tādā nozīmē noteikti tur ir daudz dažādu varbūt paradoksu, kas īstenībā ir visai dziļi iesakņoti cilvēki arī galīgumā. Bet, vai ne, šie mazie priekšmeti medaļas, kā mēs runājām arī iepriekš, tad varbūt šis ir apstākļus, kas arī nemaz neatvieglo izstādes rīkotāju uzdevumu, vai ne? No otras puses, medaļa kā tāds piemiņas reprezentants, vai ne, ir varbūt tikai viens priekšmets veselā virknē dažādu veidu, kā cilvēki ir mēģinājuši saglabāt atmiņas par kādu izcilu cilvēku vai vienkārši savu tuvinieku. Un otras puses, atkal šie mēģinājumi saglabāt pat arī šādā vai ne formātā, niecīgā vai ne formātā, visi galu galā ir savā ziņā arī lemti neveiksmei. Un tur tie ir Rikēra sākuma vārdi par to, ka mūsu attiecībās ar pagātni mums vienmēr sagaida arī zināma vilšanās. Un varbūt tieši šis medaļas formāts arī par šo var atgādināt. Protams, vai ne, mēs varētu teikt, ka ir tik daudz dažādu veidu, kā atcerēties. Ne? Tieši tā. Tāpēc mēs, ko darām, mēs veidojam kapu pieminekļus, mēs rakstām grāmatas, veltījumu dzējas, vai ne? Mēs izdomājam dažādas rituālus, lai acīm redzot, protams, rituāli tas nozīmē, ka tur vajag vairāk par vienu cilvēku. Tas nozīmē, ka tādā veidā mēs varam to pat parādīt. Mēs varam uzrakstīt lūgu, kuru mēs varam veltīt, un tā būs mūsu mirušā dombiedra, drauga, lai kas viņš būtu, piemiņai. Un tie visi ir tie rīki, ar kuru palīdzību mēs šo acīm redzot atmiņas par kādu, mēs varam uz brīdi noturēt šajā mirklī, šeit un tagad. Jā. Ar domu, ka ļoti iespējams tas turpinās dzīvot pēc kāda laika, kad mūsu pašu vairs nebūs, bet būs palikušas tās mūsu pūles, tie mūsu centieni šīs atmiņas saglabāt, noturēt. Jo patiesībā kas var būt gaistošāks par atmiņām? Jā, ne? Kas var būt mainīgāks par atmiņām? Ja vienīgi, kā tu tikko teici, pirmīt ārpus kadra par Immanuelu Kantu un viņa matiem, kur tiek arī saglabāti, jo redz, šķiet tik divas nesavienojams lietas, Kanta mati, kas ir iespējams oriģināli, kā relikvija. To apliecināja pētnieki. Jā. Vai ne? Un medaļa, piemiņas medaļa, kas varbūt arī veltīta, piemēram, Kantam, un mēs ļoti labi zinām, ka Immanuela Kanta gadījumā šāda medaļa tiešām ir krietni daudz sakarā ar viņa dzimšanas gadu un gan ar nāves gadu 1804. Tad ik pa 100-gadēji ir bijušas šādas piemiņas medaļas un neviena vien. Beigu galā paliek no tā visa kaut kas pavisam nedaudz. Bieži vien paliek tikai viens eksemplārs, jo pārējie ir nozaudējušies. Pie tam
tie jau nav autentiski kā Kanta mati. Jā. Tātad, ja autentisks un kā relikvija ir Kanta mati, tad noteikti viena medaļa tāda nebūs. Kaut gan, un tas ir atkal jau paradoks, bieži vien šiem mazajiem niekiem arī tiek beigu galā piešķirts teju vai relikvijas status. Tie ir ļoti vērtīgi, tie patiešām tiek glabāti, kā mēs teiktu, kā atsuraugs. Un tad pat laikā, jā, tie ir zūdīgi. Tie ir zūdīgi, un, vai ne, bet kā mēs arī redzam, jā, un noteikti mēs to arī redzēsim izstādē, ir svarīgi laikam gan apjautāties ne tikai par to, kāpēc šis formāts, vai ne, un cik daudz un kas ir darinājuši šo visu, bet arī ieskicēt varbūt pat motīvus, kāpēc kādam tas ir bijis svarīgi. Jo pirmā vispār asociācija, kas man raisījās, domājot par izstādes, tā teikt, eksponātiem, bija pavisam ar ko citu. Tas ir ar vienu epizodi relatīvi nesen mirušā filozofa Dītera Henriha dzīvē, jā, kur viņš raksturoja vārdiem. Jā, viņam bija ļoti ciešas attiecības ar vecākiem, un viņš ļoti ir baidījies no mirkļa, kad vecāki vairs nebūs. Tas ir, kad viņi būs miruši. Kā viņš spēs vai ne ar šo pieredzi dzīvot tālāk. Un tas, ko viņš attēlo, ir, ka jāreiz tā, protams, notiek. Bet tad nevis viņu pārņem šīs šausmas, izmisums un bailes, bet pavisam citas jūtas. Milzīga pateicība par to vecāku dzīvi un to, ko viņi ir viņa dzīvē aizsākuši un darījuši. Un man jau šķiet, ka varbūt ir svarīgi arī medaļu sakarībā apjautāties par to cilvēku motivāciju, kas ir zināmas pūles ieguldījuši, lai šādas medaļas pastāv. Vai tas ir tikai atgādinājums, vai tā tiešām ir arī milzīga pateicība cilvēkam, kurš reiz ir dzīvojis un kuram medaļa veltīta. Tā kā šie konteksti ir svarīgi, un šīs mazās lietas, kā tu teici, šīs mazās šķietami jau pēc tam ikdienas rutīnā kaut kur kādā noputējušā skapja plauktā varbūt atrodamās lietas, kā piemiņas medaļas, sāk atkal runāt un sāk stāstīt par cilvēka likteņiem, arī tādā, vai nesākot no tāda ļoti vispārīga līmeņa par cilvēka mirstīgumu, par cilvēku attiecībām ar pagātni un par atmiņu nozīmi, bet arī ļoti konkrētu cilvēku likteņiem un viņu attiecībām ar saviem tuviniekiem un vai amata brāļiem vai tam līdzīgi. Man jau liekas, ka te ir patiešām ļoti svarīgi tā, acīm redzot, tā līnija, patiešām tā ļoti smalkā līnija, kas ir saistīta tik tiešām ar atcerēšanos. Jo mēs taču ļoti labi zinām, cik daudz ikdienā mums vajag domu, lai mēs sakārtotu visu to, kas ir saistīts ar, es negribētu banalizēt to līdz brokastīm un zobu pucēšanai, bet kaut vai ar visām tām darbībām, kas mums ir jāizdara, lai mēs izdarītu mūsu darba pienākumus, lai mēs komunicētu ar tiem cilvēkiem, kas mums ir svarīgi. Šķiet šīs ikdienišķās darbības, kuras atkārtojas, kurām piemīt rutīnas raksturs beigu galā, tik tiešām būs tas, no kā mums bieži vien mēs pamanām vajadzību, no kā mums vajag izkāpt, no kā mums vajag iziet. Iespējams, ka atcerēšanās un ar atmiņu kultūru saistītie rituāli, un beigu galā mēs runājam tik tiešām arī par rituāliem, taču, vai ne? Tā ir iespēja, kā patiešām arī šo ikdienišķību pārvērst patiešām tādā ļoti vērtīgā refleksijas pieredzē. Iespējams, par to mēs domājam visai maz, jo nav jau laika. Iespējams, ka arī, un tas ir tas, ko mēs šodien varbūt mazāk darām, bet tas ir tas, ko mēs varētu, ja vien mēs vēlamies, pie kā mēs varētu atgriezties. Tas nenozīmē, ka mums tagad būtu jākaļ patiesībā ļoti iespējams dārgās piemiņas medaļas vienam otram, bet kas liek patiešām padomāt par to, kā mēs atceramies tos cilvēkus, kas mums ir bijuši svarīgi.
vai tāpēc, ka mēs ar viņiem esam kādreiz kopā risinājuši kādas ļoti interesantas domas, ļoti svarīgas domas mūsu dzīvē, vai tāpēc, ka tie ir bijuši mūsu radinieki, vai tāpēc, ka tie ir bijuši mūsu draugi, vai tāpēc, ka tie ir bijuši mums vispār ļoti svarīgi un tuvi cilvēki, iespējams, ka Kanta, atkal atgriežoties pie Immanuela Kanta skolnieki, kuri arī gribēja savam skolotājiem Königsbergas universitātē, acīm redzot, sagādāt ne tik daudz dāvināšanas gandarījumu, jeb saņēmēja prieku, bet iespējams domājot tieši par to, kā cieņas apliecinājumu, kā iespējams arī to, ka paies jau šis mirklis, mūsu vairs nebūs, bet iespējams, ka paliks kaut kas, kas ir savā materialitātē, metāls, bronza, ir daudz izturīgāks par mums, tas paliks daudz ilgāk par mums. Tātad uz Kanta 60 gadu jubileju viņa skolnieki, savam skolotājiem nezinot, pasūtināja pie Abrahama Abrahamsona, pie izcila medaļu meistara piemiņas medaļu, kā veltījumu savam skolotājiem viņam. Un, jā, mēs nezinām, kādas bija reakcijas, kā reaģēja Kants uz šo dāvinājumu. Vai viņš bija iepriecināts, vai varbūt tieši bēdīgs, apzinoties to, cik galīgs ir arī viņa mūžs. Ja? Bet jebkurā gadījumā man liekas, ka šīs refleksijas ir ārkārtīgi svarīgas gan tiem, kuri domā par to, kā atmiņas kāds saglabāt, kā izrādīt cieņu, apliecināt godu, iepratī kādam ļoti svarīgam cilvēkam. Bet, redz, Kants bija tajā brīdī dzīvs, un arī viņa skolnieki. Bet cita lieta ir, ja mēs jau miruši cilvēkus pieminam. Un te, acīm redzot, mēs atgriežamies pie vienas ļoti interesantas parādības, pie Ars Moriendi, pie mākslas nomirt. Un patiesībā šī spēja domāt par mirušajiem, reflektēt viņu piemiņu tieši šādā vai citādā formā, acīm redzot, tik tiešām ir domāšana par savu galīgumu. Tātad, principā jau tie, kuri rada šīs piemiņas un atmiņu formas, acīm redzot, domā par sevi ļoti lielā mērā. Tātad, kas notiks ar mums pēc tam, kad mūsu vairs nebūs? Tas ir iespējams palicējiem ļoti svarīgi. Un te mēs atkal atgriežamies pie jautājuma par kopienas identitāti. Jā, man šķiet, ir ļoti būtiski varbūt uzsvērt. Ja, varbūt vēlreiz akcentēt to, ko teici, proti par to, ka šādi priekšmeti ir zināma refleksijas forma. Tas ir, mēs zinām, ka attiecības ar pagātni un atcerēšanos ir vēl paradoxālākas, kā varbūt mēs sākumā ieskicējām, proti, ka viens ir, ka mēs atceramies un paši vairs varbūt pat nedomājam, kāpēc mēs to darām. Jā, jo mums liekas, tas tik pašsaprotami, iespējams. Vai arī nē? Vai ne? Un tas moments, kā atcerēšanās var kļūt tā kā visu laiku atgriešanās pie kaut kā, no kā mēs nespējam atbrīvoties, ar ko mēs nespējam tikt galā, un tad mēs vienkārši truli atkārtojam, vai ne? Rituālus, truli veramies portretos, kas neko mums vairs tajā brīdī neizsaka. Jo mēs esam aizmirsuši vārdus. Jā. Mēs pat nezinām, tātad, kam un kas un kādu iemeslu dēļ ir veltījis, piemēram, kādu portretu. Jā. Pie tam es ļoti atvainojos, redz, te jau ir tas, ko mēs esam pazaudējuši ļoti iespējams. Mēs esam pazaudējuši tos stāstus, respektīvi tātad tos kontekstus, kas, acīm redzot, būtu vistiešākie liecinieki, kāpēc kāds tad ir, piemēram, ir gleznojis vai pasūtījis kādu sava drauga, iespējams jau miruša drauga, kādu savu tuvinieku portretu. Ir jau tie stāsti par tiem mirušo radinieku portretiem ēdamzālēs, salonos un tā tālāk, kuriem staigā cilvēki jau vēlākās paudzēs garām, un viņi pat īsti nezina, kas ir attēlots šajā portretā, vai tās varbūt arī fotogrāfijas ar sen mirušiem radiniekiem, kur vārdus ir aizmirsuši jau tuvinieki. Un tas var būt taču arī ar medaļām, bet tieši tāpēc uz medaļām jau ir uzrakstīts, kā sauc to, kas ir tas, kam tā medaļa ir veltīta. Vai ne? Tā kā labi, ka ir šī atgādne, bet
konteksti mums ir pazuduši, mums jau vairs nav stāstu. Tāpēc, acīm redzot, šīs izstādes varētu būt viens no tiem vadmotīviem un arī iemesliem atgādināt lūk, par šiem kontekstiem, par nodomiem, kāpēc mēs to darām un kādus resursus, kādu iespringšanu tas no mums ir prasījis, lai mēs patiesībā kaut ko tādu radītu un ar jautājumu, kādēļ, vai ne? Jā, un es noteikti gribētu varbūt tur piebilst, bet tas ļoti labi, kā lai saka, ir saskaņā ar šo domu par kontekstu atjaunošanu. Protams, gribēju piebilst to, ka, ja mēs palūkojamies vēl uz mūsu, kā lai saka, pagātnes domātāju izteikumiem līdzīgā sakarībā, tad Hēgelis ir tas, kurš vācu valodas īpatnību dēļ vai nenorāda uz ciešo saistību starp domu un atmiņu vai atcerēšanos. Ja, mēs varbūt latviski to varētu attēlot kā atcere vai atmiņas un atziņa, ja, kā doma. Principā medaļas ir... Tu domā erkenntnis? Viņš domā par Gedächtnis un Gedanke, ja, doma. Un tādā nozīmē, ja mēs sekojam viņa šai loģikai, medaļas ir materializējušās domas. Jautājums ir, kas ir šīs domas? Ja? Kādā, un par ko? Un par ko, jā, ir šīs domas? Ja mēs palūkojamies uz izstādē redzamajām medaļām, tad mēs gan jau pamanīsim, varbūt tas būs pirmais, ko mēs pamanīsim, pateicoties izstādes rīkotāju mākai un entuziasmam un mākai. Jā. Pamanīsim to, ka tās tiešām ir ļoti personiskas. Bet, protams. No otras puses, tur ir arī ļoti daudz simbolu. Ja? Gan reliģisku simbolu, gan varbūt pat ne tik lielā mērā reliģisku, cik Eiropas kultūras vēsturē aprobētu un nostiprināju šo simbolu, kā putns, kas kaut ko savienot citiem vārdiem debesis un zemi, vai izšaujas no mākoņu segas, vai acīm redzot simbolizējot, nezinu, vai svēto garu, vai šo saistību starp dievišķo un mirstīgo. Katram gadījumam šis personiskais moments ar tādu cilvēka būšanas vispārīgo vai vispārinājumu tur ir klātesošs. Un, jā, man šķiet, ka tik tiešām, ja mēs jautājam, kas ir šīs medaļas, gan jau būtu vērts padomāt par šo analoģiju starp atcerēšanos, piemiņu un domu. Tā ir materializējusies doma par cilvēcisko būšanu. Un iespējams par nemirstību, kas atkal jau mūs atgriež pie Ars Moriendi un par dvēseli, kas ir nemirstīga, bet tas ir atkarīgs jau no katra, acīm redzot, no katra mums, un no tiem ļoti lielā mērā, kas, lūk, acīm redzot, velta kaut kādas rūpes un domas par to, lai šī nemirstība patiešām būtu nemirstība tādā iespējams jau ļoti substanciālā formā. Tad tam piešķir substanci, tam piešķir kaut kādu materialitāti, un tā materialitātes piešķiršana jau var notikt, patiesi. Tā var notikt vai no viena uzveduma, vienas grāmatas, vienas dzejas rindu formā vai arī vienas medaļas formātā un materiālā. Un tad jau mēs ieraugām šo simbolu satikšanos un iespējams arī tajā brīdī šie simboli sāk runāt patiešām par, ne tikai par vispār cilvēcisko, bet par mūžīgo. Iespējams tas ir tas, kādēļ cilvēki patiešām kaut ko tādu rada, jo, acīm redzot, ir tas jautājums par to, vai mēs pārdzīvosim, tādā nozīmē, pārdzīvosim to laiku, kas bieži vien ir tās laika bedres, kuras mēs raksturējam kā krīzes, kā kaut kādas kataklizmas, un tie var būt kari, tās var būt sērgas, tās var būt situācijas, kas apdraud cilvēku eksistenci, kur viņš patiešām ļoti izmisis jautā, kas būs rīt. Ne tikai par to, kas būs šodien, bet kas būs rīt, kas būs parīt, nedrošība. Un iespējams, ka šie mazie priekšmeti, līdzīgi kā dzēja, un vēl daudz kas cits, kur mēs mēģinam noturēt šo domu, materializēt šo domu uz kādu mirkli,
lai iespējams pārvarētu laiku un saglabātu to mūžībai, ja, tad šis nemirstības ideja, vai ne, ka, lūk, ka tas ir tas, kas dod mierinājumu, mazlietiņu mierinājumu tagadnē, kas ir tik satraukumu pilni, satraucoši. Jā, un starp citu, ja mēs atceramies mūsu sarunas sākumu un Rikēra vārdus par to, ka paradoxālās attiecības ar pagātni izpaužās tajā, kā mēs pūlamies saglabāt, un tomēr apzināmies, ka šis saglabātais ir izmainīts, ir mainījies. Un viņš turpina, un gal galā šis izteikums noslēdzās ar to, jā, mainījies, un tad viņš pieliek klāt vārdus, kurus varbūt ir grūti uzreiz pirmajā brīdī skaidrot. Proti izmainījies kā mūžības schēma. Jā, varbūt neiedziļinoties tik daudz, vai neko viņš ar tieši ļoti precīzi ar to varbūt ir gribējis pateikt, bet šī mūžības schēma man gandrīz pārdomājot arī vēl šodien no rīta par tām tēmām, ko mums vajadzētu skart, šķita, ka svarīgi būtu varbūt teikt un mēģināt izprast, ko varētu nozīmēt šie vārdi, ja tos mēs saliekam kopā ar šo mūsu atmiņu izmainīto statusu, šodien, vai ne, atmiņu par pagātni. Varbūt cilvēki nav varējuši neko citu īsti atrast, lai apzīmētu šo izmainīto pagātnes klātbūtni tagadnē kā vārdu mūžība. Varbūt vārds mūžība ir vārds šim izmainītajam mūsu pagātnes atmiņu statusam. Interesanti, ko par to teiktu Svētais Augustīns, ja mēs viņu satiktu šeit kaut kur muzeja gaiteņos. Kaut gan nebūtu nekāds brīnums, ka mēs varētu satikt kādu no tiem senajiem laikbiedriem. Es nezinu, piemēram, Hartnohu, kurš iespieda tīrā prāta kritiku, vai vēl kādu. Es domāju, ka katram no medaļās attēlotajiem personām, gan tiem, kuri iespējams patiešām pielikt nemazumus pūļu, lai radītu šos mazos laika un domu pieminekļus. Ja? Es domāju, ka gan jau, ka viņi iespējams arī nonākt pie šīm paradoxālajām, iespējams vienā otrā gadījumā pārdomām, gan par laiku, gan par to, ka viss ir mirklīgs, ka nekam nav tāda paliekamība un patiesībā jau arī iepratī mūžībai viss ir tikai mirklis. Nekas nav paglābts un nav saglabājams un nav nosargājams. Iepratī tam, ka tas var pazust un var tikt arī aizmirsts. Jā, gan trausls. Un tas ir patiešām un iespējams tieši šis trauslums. Tāpat kā mūsu dvēseles ir ļoti trauslas un trauslas ir mūsu domas, trauslas varbūt mūsu emocijas. Šis trauslums iespējams ir tas, kam acīm redzot ir ļoti liela vērtība cilvēku acīs, vai cilvēku prātos, cilvēku domās. Un tieši tāpēc viņi acīm redzot šim trauslumam nolemj, izdomā, jūt, ka ir nepieciešams radīt mazu pieminekli. Ko mēs nedarām vairs šodien? Jā, tādā nozīmē izstādē redzamās medaļas ir cilvēka būšanas paradoksu iemiesojums. Tā varētu teikt. Lai skatītājiem un izstādes apmeklētājiem ir daudz prieka un pārdomu vērojot šos mazos pieminekļus. Un ir iespējams šajos pieminekļos satikt arī sevi. Jo es pieņemu, ka neviens jautājums varētu tikt uzdots kāpēc, kādēļ un tā tālāk. Un visi šie jautājumi jau beigu galā ļauj mums atgriezties pašiem pie sevis. Tā ir iespēja sevi reflektēt, iespējams daudz vairāk un daudz dziļāk nekā tas ikdienā ir iespējams. Un tad, manuprāt, ir vērts tik tiešām novēlēt jebkuram, kas uzlūkos šos pagātnes pieminekļus, ieskatīties sevī un varbūt kaut ko vērtīgu atklāt par sevi, savu pagātni un vienkārši arī pabūt tagadnē, kādā miera brīdī ar sevi un ar šiem jau sen mirušajiem mūsu domu un jūtu biedriem. Jā, domāju, tas būtu labs novēlējums. Jā.
izstādes apmeklētājiem. Jā.